ka ir daudz mainījusies spēle. Mainījies virziens, raksturs, Rīga aizskrien un gūst varas, bet tagad iespēja RFS un vēl viens sitiens atvairas Strāzdeņa. Un tagad Malinovska vārti, 1-1. Oļesa Malinovska minūtes laikā apmainās komandas ar gūtiem vārtiem un RFS panāk neizšķirto. Krabi paspēja pārslēgt dziesmas DJs šeit LNK sporta parkā. Gergelēži jau tiespēle. Un šeit pāri galvām lido bumba uz tālo stābu. Čemirtāne cīnās, bet viņa nesnāk sitiens, bet atspēlē viņa Malinovska. Nenes rikošets un bumba tuvajā stūrī ielido. Viņš izskatījās pēc rikošeta. Jā, bija rikošets un tāpēc tuvajā stūrī bumba lido. Citādāk iespējams Strāzdeņa arī būtu tikusi galā. Un redzam, jurieši gaiva emocijas tā skaitā. Nebija daudz šaubu, ka Riga būs favorīte, bet šis mačs arī daudz ko pasaka priekšā. Izspēl uz tālo stabu sitiens un lūk arī šie vārti. 4-2. Malinovska ar galvu arī viņa gūst 2 vārtus. Nedalās Strāzdeņa, Malinovska dusmīga. Un tagad dalās. Vajadzēja pieklājīgāk paprasīt. 4-2, 87. minūte. Superkausā Čemirtānas centrējums un Malinovska šeit aiziet un uzvar 2 cīņā pret Galgari. Raida bumbu stūrī.